Es domāju, nevienam ekonomiski domājušam cilvēkam nav nekāds noslēpums, ka pasaules ekonomiku visvairāk ietekmē ASV. Amerikas Savienotās Valstis, ASV kā lielākā ekonomika, ļoti daudz ko nosaka no viss tā, kas notiek pasaulē. Vai zināja, ka tieši tas pats ir līdzīgi ar kripto tirgu? Ja, kad viss, kas notiek Amerikā, no tā ir visvairāk atkarīgs tas, kas notiks kripto tirgu. Sāksim ar to, ka Amerikas bankās šī gada laikā cilvēki brīvi var pirkt kriptovalūtas, ko nevarēja vēl pavisam nesen, jo bankas baidījās zaudēt savus licences par to, ka tas ir tur nelikumīgi tā tālāk. Ja? Amerikā visaugstākā līmeņa amatpersonas ir tiešā veidā ieinteresētas, lai kripto tirgu viss notiktos. Ja? Trumpam ir pats savs monētas, ja? Teiksim, plus vēl savi projekti, kur viņš un viņa ģimeni vistiešākā veidā iesaistīt, kā World Liberty Finance, piemēram, nesen iznākušais. Ja? Amerikā steidzamības kārtā ir izveidotas dažādas regulācijas, likumdošanas par kriptovalūtām, tā skaitā par tā saucamo stablecoin, jeb stabilo kriptovalūtu, tādai nosacījumi, ka tām kompānijām, kas viņas izdod, jau no novembra mēneša būs jābūt rezervēm, tam būs jābūt nodrošinātām ar Amerikas valsts vērtspapīriem, ja? Kur vēl kaut kas stabilāks, ja, pretēji tām, kā tas bija kaut kādu laiciņu atpakaļ. Ja mēs paskatāmies, un šie stablecoin, ja šīs stabilās kriptovalūtas ir kļuvuši par vienu no populārākiem norēķinu veidiem pasaulē jau tagad, un to apjoms strauji pieaug. Strauji pieaug, viņus tiek printēti klāt, ja, teiksim, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kripto tirgu ienāk liels daudzums tā saucamās maiņas naudas, ja, pa kurām var ļoti brīvi pirkt un pārdot dažādas kriptovalūtas. Ja. Lūk, ja mēs paskatāmies, kā kripto tirgus ir staigājis vēsturiski, paskatāmies 2017. gads, strauji kāpums, tā saucamais bullruns, altsezona, pēc tam 2021. gads, ļoti līdzīgi. Pēkšņi pēc ilga laika ir strauji kāpums, un bullruns altsezona, šie jēdzieni ir kripto cilvēkiem pazīstami, un ka visi iet augšā. Ja? 2025. gads mēs esam tieši tādā pašā līdzīgā situācijā pēc ļoti daudziem parametriem, kādi bija pirms šiem saucamiem bullruniem un altsezonām tajā laikā šos 4 un 8 gadus atpakaļ. Jā, varbūt šobrīd mazlietiņa pabīdīsies laiks uz priekšu, jo visi citādi kļuvuši pārāk gudri. Lūk, bet kas tad nopelna šajos laikos, kad ir šis straujais kāpums? Tas ir vienīgais laiks, kad var tā tiešām tā riktīgi daudz nopelnīt kripto tirgu. Kas ir kripto tirgu? Ir saucamie vaļi, jeb tie cilvēki un organizācijas, kurām ir ļoti, ļoti liels kapitāls kripto tirgu, ir traderi un ir aitas. Aitas, jā, piedodiet, bet aitas cilvēki, kas uz emocijām pieņem lēmumus, dara pretēji tām, kā būtu loģiski darīt un kā būtu pareizi darīt, lai nopelnītu. Ja? Un arī šajā gadā, šajā reizē uz šo gaidāmo bullrunu, kas būs, es nevaru pateikt, kā tieši, ja, šie vaļi un arī traderi vienu daļu nopelnīs uz aitām. Un dažām aitām, protams, paveiksies, ja, kuras kaut kādu iemeslu pēc būs trāpījuši, tāpat kā loterijā arī kādam paveicās. Ja. Lūk, un šie rādītāji ir ļoti daudz, ļoti līdzīgi. Gan pēc tehniskās analīzes, gan pēc, galvenokārt pēc tehniskās analīzes, visādi parametri, ja, visādi indeksi, ja, par to mēs runājam regulāri, to mēs stāstam kripto numur1.lv, mājaslapī varat atrast visus mūsu Telegram kanālus un YouTube kanālus, kur mēs arī regulāri veicam tiešais apmācības, tā kā pievienojieties ir šāda interese, ja, bet patiesībā, ko ir svarīgāk saprast, ka to visu jau vada psiholoģija, ja. Un kāpumi vienmēr notiek pēc šiem tādiem lieliem kritumiem. Kāpumi vienmēr notiek tajā brīdī, kad vaļi un traderi, vaļi to zina, ka viņi to darīs, vai viņi to manipulē. Traderi to jau gaida un saprot, ka kur kādu brīdi būs, bet aitas tajā brīdī negaida. Un aitām tas izrādās negaidīts. Gadījums kaut kā pēkšņi viss kāp, tagad ir jālec iekšā tajā vagonā, kurš iet projām. Ja? Un tas tā vienmēr ir bijis. Un vienmēr pirms šiem kāpumiem ir bijis liels kritums. Ja? Un tas sakrīt vēl ar daudziem citiem parametriem. Ja mēs paskatāmies tagad tā ļoti lokāli īstermiņā, septembra beigas. Septembra beigas ir 30. septembris ir datums, kad daudzas Amerikas kompānijas lielās nodod gada atskaites. Ja? Un viņas, lai tur piefiksētu peļņas un bieži pārdot dažādas aktīvas, ja, lai varētu atspoguļot atskaitēs. Tas ir saprotami. Tā to dara. Ja? Tā to dara un
tas arī var šo kritumu īslaicīgo izraisīt, kas ir nepieciešams pirms šī kāpuma. Pirms kāpuma vienmēr cilvēki ir nobežījušies. Ja? Kas notiek? Atkal atgriežamies pie Amerikas Savienotām valstīm, pie Amerikas Savienoto valstu patērētāju. Ja? Cilvēki ir diezgan lielā nesapratnē, jo, ja mēs paklausāmies, ko runā Amerikas Federālo rezervi mītiņos, tur Pauels parasti stāsta, katru nedēļu tur nāk ar kaut kādiem ziņām, ko rāda visādi makroekonomiskie dati. Jā, ir ļoti daudz rādītāji, kas liecina par to, ka Amerikā var iestāties recesija, kā lai saka, ne paši labākie laiki. Ja? Un tajā brīdī cilvēki ir tā kā nobijušies, viņi baidās riskēt, ja? Viņi baidās kaut kur ieguldīt, ja nu nebūs ko ēst, ja nu nebūs darbs, ja nu nebūs kās, ja teiksim tā tālāk. Tā pašā laikā šobrīd Amerikas mājsaimniecībām ir vislielākais daudzums brīvo naudas līdzekļu bankas kontos. Ja, tad viņiem principā ir saucamā likviditāte, ja maiņas nauda, par ko iegādāties. Tad aitas ir nauda. Ja, šobrīd ir ļoti fantastiska situācija, tikai aitām nav šis optimistiskais noskaņojums. Kas vēl rada šo pesimistisko noskaņojumu? Trumpa tarifi uz visām malām tā tālāk. Un šobrīd ir tas būtiskais strīds starp Trumpu un Pauelu, ja, kad Trumps saka, taču Paulam beidzot ir jāsamazina procentu likmes, lai ekonomikā ieplūst nauda, ja. Jā, un tā pašā laikā viņš saka, mums ir problēmas, kuras ir liels inflācijas risks, kuru galvenokārt izraisa šie Trumpa tarifi, un cerams, ka tiesa viņus atcels. Ja? Un tiesā tagad iet uz izskatīšanu tur pātrinātā kārtībā, tāpat kā kripto visi likumi, pātrinātā kārtībā. Ja? Un būs kaut kad, ja nemaldos, novembrī tur tās tiesas, vai tad ir šie tarifi likumīgi, vai tad viņi nav likumīgi. Ja? Un šeit tā kā ļoti loši pēc tādas ieplānotas schēmas, ja, jo, vēlreiz saku, visi jau ir ieinteresēti tie cilvēki, lai tajos ekonomiskos noskaņojumos iedzīvotāji, jo gal galā nākamgad taču ir saucamās midterm vēlēšanas Amerikas Savienotās valstīs, un vienmēr midterm vēlēšanās uzvara esošā partija, varas partija, šā gadījumā tie republikāņi, pie nosacījuma, ja tirgu ir cilvēkiem optimisms, ja mājasemniecības ir uz urā, viss būs labi, viss ir forši, mēs varam visu kaut ko tagad pirkt un ņemties un riskēt un darīt un viss iet uz urā, ja? Savukārt, ja ir ekonomikā tāds negatīvs noskaņojums, tā kā tas ir šobrīd, tad tās vēlēšanas nevar uzvarēt, tad vienmēr uzvar otra partija. Tā tas ir, vienmēr vēsturiski pastieties atpakaļ, paanalizējiet datus, ja? Un te sanāk ļoti forši, ieplānots ir, kad ieplānots, ko nozīmē ieplānots, vienošanās iespējams, ja, teiksim, ka visticamāk šos Trumpa tarifus atcels, ja, kas tiesa, ne jau pats Trumps, viņam jau būs pagoni tīri, ja, kā lai saka, ne jau es tiesa atcēla, kā forši būs vienam uz otru novelt, ja, radīsies iespēja būt optimismam, ja, pirms tam ieejot zināmā recesijā, radīsies iespējams arī pats par sevi samazināt procentu likmi, iespējams arī, ja teiksim, aizies ekonomiskas problēmas pirms tam pat dziļu, ko, manuprāt, speciāli izraisa, tad varēs arī ieslēgt naudas printējumu mašīnu, ja, lai varētu cilvēkiem kā lai saka, atvieglot dzīvi un panākt to saucamo eiforiju. Ja. Tagad atlicis ir tikai vienīgi nomainīt šo noskaņojumu aitām. Ja? Tajā brīdī, kad aitas nomainīs šo noskaņojumu no pesimismu uz optimismu, ja, tajā brīdī gan tur maz kapitāla kompāniju, maz kapitalizācijas kompāniju, riskantāko kompāniju akcijas pēkšņi sāks pirkt. Tagad jau arī viņas portfeļos mazajam kapitālam, jeb saucamam retailam, jeb, tādiem ierīnas investoriem ir mazāk kā jebkad, jo cilvēki baidās no tā. Un tajā brīdī šie lielie investori, šie vaļi un šie traderi nopelnīs uz to aitu rēķinu, ja. Jautājums ir tāds, tu, protams, vari paskatīties uz šo visu no malas, jā, kā teikt, jā, labi, jūs tur ņematies tajā kripto tirgu, tas vēl nav priekš manis, viss kārtībā, nav nekāda problēma, vienmēr paspēsi sākt lietot arī kriptovalūtas, ja pasaules to pāries, vienkārši nebūs nopelnījis uz tā, jā. Jā, tālāk ir divi citi varianti, jā, teiksim, ir variants būt aitai, jā, teiksim, tajā brīdī, kad
Tu dzirdēsi, ka visi tirgu iet augšā un katrs taksists un katrs frizieris runās par kriptovalūtām vai visās malās runās, ka tur viss kaut kas notiek. Ja? Tajā brīdī liekt iekšā, tajā brīdī šis lielais kapitāls, tā maitām, kas tajā brīdī lieks iekšā, arī pārdos savus aktīvus, ja? Un, kā teikt, atkešos, ja? Un uz tā visu nopelnīs, ja? Vai arī būt tām gudrākiem cilvēkiem, kas šobrīd izmanto šīs zināšanas, pievienojās tiem cilvēkiem, kas uz tā rēķina reāli arī nopelnīs. Nu, tik vienkārši, ja, teiksim, tik vienkārši. Tā kā, ja tev ir interesi, varbūt, nezinu, mazums kaut kādā veidā, šis mans īsais video ļāva tev paskatīties mazliet savādāk uz šo kripto tirgu, kā līdz šim, nu, tad raksti man vai arī nāc uz kripto numuru 1.lv, tur ir viss mūsu kanāli, YouTube, Telegrams, viss, kur mēs komunicējam, ja, un apmācības, un kas zina, varbūt tieši tas ir tas, ko tev vajag. Lai tev izdodas, bet viss, protams, ar apdomu.